Spēlējāt dēļ meitenes tā? Aha, tagad skatos. Tur Renā neskriet? Nu, nezinu. Tā, nu ko, mūziku mēs nav noslēgt. Tātad, jūs pazīstat šo kungu? Jūs pazīstat šo meiteni? Ļoti labi. Pārējām šeit nostājamies. Tātad, konkursiņš mums saucās iepazīšanās spēle. Mums jāiepazīsta vienam otru līdzinieku. Un tā, tātad es jums prasīšu jautājumus par šo kungu, jums par šo dāmu. Jūs stāstīsiet, ko jūs domājat par šo dāmu, atbildēsiet uz maniem jautājumiem, pēc tam noskaidrosim, kā tad ir īstenībā. Labi? Aiziet. Tātad, kā jūs domājat, kā sauc šo meiteni? Ieva. Ieva! Izskatās pēc Ievas, jā. Cik Ievai gadi? Nu, te ir, nevajag kļūdīties, zin, kā pateiksīt 42 būs zelta. No? 22. Ļoti labi. Ar ko nodarbojās 22-gadīgā Ieva? Studē. Studē, kur? Nu, skolā tas ir skaidrs, bet ko? Juristus. Juristus? Dēļ brillēm? Jā. Un patīk Valds Dombrovskis, kaut kāda ir saikne. Tātad, vai ir draugs mīļākais? Kaut kāda, nu, attiecības status kāds ir? Es domāju, ir draugs. Ir, jā. Simpātisks koķis, jā? Patīk. Cik ilgi? Nu, gadu kā. Gadiņi. Bērni, mājdzīvnieki? Nav ne bērni, mājdzīvnieki. Kaķis. Kaķis kā sauc? Žērijs. Kā sauc smiekli? Piņķis. Piņķis! Par piņķis vai piņķis? Piņķis. 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 Un pats pēdējais. Cik Ievai no 1 līdz 10 jūs dodat? 1 no 1 līdz 10, cik balvas? 10! Aplausi! Labais! Nu ko? Tātad noskaidrosim, kāda ir patiesība. Kā tev sauc, Ieva? Elīna. Elīna. Vai te nevar dzert, ka Elīna? Var. Cik Elīna tev ir gadi? Nepieklai. 21 aplausi! Ļoti tuvu! Labi acis uztrenēt, kā saka. Ar ko jūs nodarbojaties? Es studēju kino un televīzijas producēšanu. Studēju kino juristu. Tas gandrīz ir tuvu. Tātad, kā tad mums ir status tur? Status procesā. Procesā, tas ir, draugs ir? Procesā. Nav! Nav drauga, ir procesā, bet nav draugs. Ko nozīmē tas ir procesā un nav draugs? Ir pat procesā? Labi. Tātad, kas mums vēl palika? Mājdzīvnieki, bērni? Nav. Nav ne mājdzīvnieki, ne bērni? Bet nav. Vientuļa. Ir kino darbiņš un viss? Jā, ir daudz darba. Nu labi, darbiņš. Vairāk laikam nekas arī nebija. Kāds atcerās vēl kaut ko es varsīju? Kaķis? Kaķis nav. Nav kaķis. Tā arī ir Renāra. Ok, nu 1 līdz 10 iedeva. Labais, ne? Jā, superīgi. Paldies, Nels. Aplausī. Un aiziet pretējais. Tātad, nu, kā sauc šo kungu? Rudolfs. Rudolfs! Man jau vairāk Pēc Rudāk Raikla. Franci vai Imants draugi, bet nu labi. Rudolfs, cik gadu Rudolfam? Imants. 47. 4, aplaudē! Tātad ir vairāk. 47 novērtēja labais Rudolfs, viss ir jaunais. Tātad, Rudolfam 47 gadu, ar ko Rudolfs nodarbojās? Viņš ir varbūt šoferis. Brauc ar mikroautobusu vai pilsētu autobusu? Tramvaju, ar jauno tramvaju. Ar jauno tramvaju? Rudolfs, tramvaju vadītājs. Labi. Kas Rudolfam ar statusu? Sieviņa, bērni? Ir sieva. Noteikti. Bērni kādi 3. Tā 2 vai 3? Labi, 2. būs. 3. būs vēl. Pareizi. Ok. Kas ir ar mājdzīvniekiem? Varbūt kāds pitons vai papagailis? Pitons, nē, papagailis arī nē. Šinšila. Tātad Rudolfs nobrauc ar tramvaju un iet ārā ar šinšilu. Ja? Nē, šinšila viņam ir būrītiņš, nē. Borītī mājās. Kā sauc šinšilu? Šinšilu sauc Sofija. Sofija. Šinšila Sofija. Un no 1 līdz 10 Rudolfam. 10. 10. Aplausi. Tas dēļ krakla noteikti. Un dēļ stilīgajām mūsām. Tā. Atklājam. Kā jūs devēt? Ilgonis. Ilgonis! Mēs tā ilgojāmies pēc jums, Ilgoni! Kur jūs bijāt agrāk? Tā, cik jums gadi? 55. 55, pa veselu astotnieku, labais! Ar ko jūs nodarbojaties? Tikai neprasakāt, ka braucat ar tramvaju. Menedžeris. Menedžeris tramvaju piegādē. Nē.
Ciarki. Ok, lai kas tas būtu, izklausās labi. Reklamējam Kirby. Uzkopšanas sistēma. Kirby. Ļoti laba. Pagaiet, šodien ir brīvdiena. Noreklamē. Ļoti labi. Ja, nu labi, tūlīt, tad daudz ir kvantitāti. Tātad, turpinām. Kas ir status? Precējies. Precējies bērni. 2 dvīnītes. O, varbūt 3 dvīnītes. Varbūt. Dvīnītes, super, trāpījāt 10. Tā, kas mums jau palika? Tā kāds vai mājdzīvnieki? Vai ir šinšila, vai suns vai kaķis? Nav. Nekā nav. Jāpērk šinšila un jāsauc par Sofiju. No 1 līdz 10 jūs iedevu 10. Tev, protams. Kāpēc? Nu, ļoti jauka meitene, jā. Nē, bet kāpēc jums iedevu 10? Nu, laikam runīgs tāds. Jā, patīk Elīnai runīgi vīrieši un gudri. Un sportiski, jā. Tātad, nu ko? Tagad mēs ar aplausiem noteiksim, kurš jūsuprāt bija labāks, runātīgāks, atraktīvāks. Tātad, ja jums patika Ilgonis, aplausi! Ok. Ja jums patika Elīna, aplausi! Lielas paldies, Elīna, ka iznācāt! Jums veiksi savā darbiņā un nebūt vientuļai! Ilgoni, apsveicam jūs, Vaskoglis vai Frīgi, jūs dāvina šo te balviņu, lai jums labi brauc ar tramvaju. Nu, protams, ka nē. Vēlreiz. Kirby. Labākā uzkopšanas sistēma. Tas ir lojāls darbinieks. Visi iet tagad internetā skatās Kirby. Kirby labākā uzkopšanas sistēma. To mēs tagad zināsim.